Čau, lai mūs atpakaļ mūsu podkāstā Divi futboli. Un šodien mums ir divi futbola leģenda, Marko Regža. Čau visiem. Nu, kāpēc tev nav sanācis trāpīt to pirmo golu? Sāksim tāds sāpīgāk tēm. Nav jau tā, ka sāpīgi. Vienkārši cits līmenis jāpierod pie, tā saka, adaptācija. Jāsaprot, kā komanda spēlē, tomēr daudz savādāks stils nekā Rīgā. Mazāk tie centrējumi, mazāk mums nogādāt sodlaukumā. Nezinu, tagad jau būs tāda pilnvērtīgāka pirmssezona. Sapratu jau čaļus, kā viņi spēlē. Un tagad vienkārši ir vai nu kaut kas komandai jāmaina, vai nu man spēles stilā. Tāpēc varēšu saprast pirmssezonā, kas kuram jāmaina. Jā, kā tu tiec galā ar kritiku? Nav tā, ka es viņu baigi tur lasu. Nu, protams, mums tur sporta centrā ieiet, tur var sveikt prātā, bet es tā baigi nemaz neeju. Tomēr ir cits prioritātes dzīvē un katram jau savs viedoklis ir, tāpēc lai jau izsakās. Kā tu sagatavojies pirms mačiem, tā kā visu dienu garumā? Es esmu laikam viens no tiem spēlētājiem, kuram nav vispār nekādas tur, kā saka, katru spēli tur viens un tas pats, bet es vienkārši pieceļos un skatos pēc savu noskuņojumu, neko tur nedaru, katru spēli vienādi, katru reizi kaut kas atšķirīgs ir. Kādas atšķirības ir starp Čehijas un Latvijas futbolu? Mazāk laika, laikam, lēmumu pieņemšanā, vairāk divcīņas, spēcīgāki spēlētāji fiziski vienkārši. Kā tu saglabā pārliecību pēc gola negūšanas? Tas laikam jau tā pa gadiem sakrājies galvā, zini, ka tu esi jaunāks, laikam tev vairāk tā spriedze ir pašam uz sevi, tāpēc es laikam vairāk tāds pieredzējušāks spēlētājs saprotu, ka tā var gadīties un vienkārši ir jāpiestrādā pie kaut kā. Kādas atšķirības ir ģērbtuvē tieši starp Latvijas un Čehijas futbolu? Ja salīdzina ar šī brīža komandu, tad laikam lielas, jo tur tomēr mēs ārzemnieki esam tikai divi spēlētāji un viss notiek čehu valodā, tāpēc ir tā pagrūtāk, cenšos iemācīties. Viņiem jau tur tāds uzkurinošs runas un vēl kaut kas, bet es jau to līdz galam vēl nesaprotu, tāpēc man es tur savā stūrī ar to vēl vienu ārzemnieku gatavojamies spēlē, angliski runājam. Tie, kas vēl tur kaut cik normāli runā angliski, arī tur pienāk kaut ko pastāstīt, bet tā pagaidām grūti. Kas ir top 3 Latvijas spēlētāji, ko tu atkal vēlētos spēlēt kopā? Laikam es teikšu Jurkovskis, Daškevičs, jo viņam ir tas vienkāršais spēles stils apvest un uzreiz centrēt iekšā, un es domāju, tas man arī šobrīd vairāk pietrūkst. Nu, un teiksim, centra aizsardzībā ieliksim Černomordijs, tāds, kas nodrošina aizsardzību. Jā. Ja būtu kāds spēlēs, ko tu varētu atgriezt uz laukuma, kurš tas būtu, ko tu spēlētu? Vai vispār arī kurš spēlē Ronaldo, Messi, jebkas spēlē, kas pie kādreiz bija? Nu, laikam jau, ko tu pateici, spēlē, jau būtu interesanti, kā viņš mūsdienu futbolā, vai viņš spētu izdarīt to pašu, ko viņš izdarīja savā laikā. Jā, ok. Ja tu nebūtu futbolists, kas tu tagad būtu? Labs jautājums. Es viennozīmīgi laikam būtu sportā. Gan jau, kad hokejs laikam, jo tur tā viss notiek biežāk viss, un tu biežāk ar ripu esi futbolā, tomēr uzbrucējiem tu neesi visu maču ar bumbu, kā tur kaut kāds pussargs vai aizsargs. Tāpēc es laikam būtu tajā sporta veidā, kur tu biežāk esi ar to ripu vai bumbu. Kas ir labākais padoms, ko tev jebkad teicis kāds treneris? Labs jautājums īstenībā. Sen nebija neviens tādu uzdevis. Tā laikam neņem tik daudz ko galvā, jo ir tādas lietas, ko nevajadzētu ņemt, kas tev, tā saka, piesārņo smadzenes, un tad tev vēl grūtāk ir atkopties kaut kādos momentos, jo sportistam laikam vēlams galvu turēt vienmēr tīru un būt gatavam uz treniņiem un spēlēm. No kādiem klubiem vēl tev bija piedāvājumi pirms tu aizgājies Čehu klubu? Bija Vācijas 3. Bundeslīga, bija runas arī ar Āzijas klubiem, bet tās bija kaut kādas tur taizemes varianti, un tiem es vēl nebiju gatavs šādā vecumā braukt. Bet viens no tādiem bija Vācijas 3. un bija Ungāru viens klubs, bet es nepateikšu nosaukumu. Kāds būtu tavs sapņu klubs, neskatot Real Madridi, kur spēlēt? Jo skatoties tagad spēles stilu, laikam kaut kāda Bayern Münchena. Pēc tāda spēles stila, ko viņi spēlē uzbrucējiem, tur laikam ir ļoti labi atrasties. Jā, par ko tu balso pasaules kausā?
Es laikam esmu viens no tiem faniem, kas grib, lai Ronaldo beigtu karjeru ar pasaules kausu. Tāpēc viennozīmīgi Portugāle. Un otra valsts, laikam, Francija, jo man arī simpatizē viņu pussargi un uzbrucēji. Tāpēc viņiem ir tāda komplektāka komanda. Ir kāds spēlētājs, ko tu gribētu šeit svapot? Haalands, laikam, Keins. Okay. Un tu gribētu viņu spēlēt par komandā, vai tu varētu cīnīties ar Haalandu par pirmo vietu? Gan jau, kad godīgi teiktu nē, bet būtu vienkārši interesanti paskatīties treniņos un varbūt pamācīties no viņa, kā viņš darbojās futbola laukumā. Kāds tavs mērķis golu skaitā? Cik tu gribi vēlēs trāpīt sezonas laikā? Es laikam tagad jau sapratis, ka grūti sev tādus mērķus nostādīt, nezinot līgu, tāpēc sāksim ar pašu vienkāršāko, lai iet 5, un tad jau ies labi, tad būs daudz vairāk. Ko tu labāk gribi, golu vai asistu? Viennozīmīgi vārtu uzbrucējiem, vārti vienmēr pirmajā vietā ir. Un ja tev būtu jādod reitings FIFA, kāds tas būtu? Cik tu sev liktu? Maz, es godīgi neesmu sen FIFA spēlējis, kādu 3 gadi. 68 iedosim. Es neteikšu to skaitli zemāk, tāpēc, ka tagad tas trends iet, man viņš tā baigi nepatīk. Un ja ir viena lieta, ko tu vēlētos sevī uzlabot, kas tas būtu? Ātrums. Tas man viennozīmīgi pietrūks, bet pie tā ir grūti piestrādāt, to nevar tik ātri uzlabot. Un vai vispār to var uzlabot, to es arī nezinu, bet es jau pie tā ilgi cenšos piestrādāt, bet kaut kā nenāk pagaidām viņš klāt. Labi, paldies, arī būs viss. Paldies!